Čivriv 72. Šodien gribēju parādīt, kā izskatās mūsu sliekšņu un arku metināšanas tehnoloģija. Daudzi varbūt kaut ko nepareizi saprot. Es šos video filmēju ne tāpēc, lai te kaut ko baigi reklamētu un iegūtu mums kaut kādus baigos klientus un tā tālāk, jo uz doto brīdi tātad tagad tuliņās būs līgo, bet sliekšņu metināšana mums pieraksts ir līdz septembrim. Tā kā nē, tas nav tāpēc, ka mēs tagad baigi aicinu kādu uz sliekšņiem un tā kaut kā brauciet. Es vienkārši pastāstīšu, kā mēs to taisam. Varbūt tas kādam noder, varbūt arī kādam sliekšņu un arku taisītājām noder. Tātad, pirmkārt, tātad arka. Mēs taisam viņu no divām sadaļām. Tad šeit, kā tu redzi, ir uzmetināta arkas ārējā sadaļa un tieši tāpat arī iekšējā sadaļa. Un varētu teikt, šeit ir divas arkas uzmetinātas. Mēs nemetinam vienkārši kā daži jampampiņi uzmetina tikai ārējo daļu, un pēc tam iekš tur kaut kā sametina kā pagadās, ka tikai tā forma ir. Nu, pēc 2-3 gadiem pietiks, ok. Nē, mēs taisam tāpat kā rūpnīcā. Mēs uztaisam ārējo arkas sadaļu un iekšējo arkas sadaļu. Viņi faktiski izskatās tā automašīnas konstrukcija, tāpat kā ir rūpnīcā uztaisīts. Pēc tam šeit var redzēt, kur ir apstrāde šai arkas maliņai. Mēs viņu nopūšam arī ar UBS-u, tātad pretakmeņu pārklājumu, šo te melno grūbuli. Bet šis ir vienkārši sagatavots, lai krāsotājs pēc tam varētu slīpēt šo nost un špaktelēt. Šeit var redzēt, cik daudz, tātad šeit ir vienkārši metinājums un viena rupja špakteles kārtiņa, kas aizpilda porus. Šeit var redzēt, ka faktiski spārns saiet ar arku bez nekādām vajadzībām viņu špaktelēt. Tātad mēs uztaisam šo te arku tā, ka te nav nekāda špakteles kārta. Šeit visur faktiski ir metāls. Protams, te tādā vietā, kur ir savienojums, kur ir metinājuma savienojums, tur poras ir aizpildīts nedaudz ar špakteli. Un viss, te nav nekāds, teiksim, 2 vai 3 mm špakteles kārta, nekas tam līdzīgs. Kas attiec uz slieksni, tātad ārējo daļu mēs parasti mēģinam izmantot oriģinālo. Ja gadījumā nav pieejams kādam automobīlim šāds te slieksnis, tad mēs slieksni uzlocam. Lūk, sliekšņu locāmais agregāts, protams, ne tikai sliekšņu locāmais, SSSR laiku pamatīga sliede. Jā, un ar tādu sliekšņu locāmo mēs varam uzlocīt gan šādas formas slieksni, gan mēs viņu varam uzliecīt arī no nerūsējošā tērauda, un visu kaut ko mēs varam uztaisīt slieksni. Ja vajadzīgs, mēs taisam pirmo kārtu, tad atjaunojam domkratu vietas, tad tur ir vēl viena kārta iekšpusē, un arī grīdas sadaļa, tātad viss šīs te 3 kārtas atjaunojam. Pēc tam metinam šeit parasti kabatas ir beigtas, šo te var redzēt ir metināts, pēc tam mēs šeit aizsmērējam ar šķidro gumiju, uzpūšam UBS, un lūk, šis ir svarīgi. Mēs šādi te uztaisam, mēs neiepūšam slieksnī iekšā, un arkā mēs neiepūšam iekšā pretkoroziju. Šo cilvēki daudzi nesaprot, viņi domā, ka šis jau ir gatavs produkts, bet šis ir produkts, kurš ir sagatavots krāsošanai. Un bieži vien, es teikšu, 90% cilvēki ar šādu te slieksni un arku brauc pie mums vēl pēc 4 un 5 gadiem, un neko viņi tur nekrāso. Tad lūk, ja jūs neplānojat krāsot šīs te sadaļas, tad mēs varam jums iepūst arī slieksnī iekšā pretkoroziju un arī arkā iepūst pretkoroziju, jo šī te pretkorozija ir jāpūš pēc krāsošanas. Tātad, ja mēs tagad iepūtīsim tur iekšā pretkoroziju, viņi šur tur spiedīsies laukā un krāsotājs būs baigi dusmīgais par tādu lietu. Tāpēc mēs daram tā, kad mēs šādi te, tas ir mūsu gatavais produkts, ko mēs taisam, bet ja jūs plānojat arī braukt ar šādu te automobīli, protams, te pastāv vēl tumšāka grunts, uz doto brīdi nav tumšāks grunts, jo te cilvēks pilnīgi noteikti teica, ka brauks krāsot. Varbūt kaut ko uzpūst tumšāk, uz sudrabotajām mašīnām, atkal šī pelēkā nav ļoti redzama, bet varbūt tiem, kuriem ir svarīgi tikai braukt, un nav svarīgi, kāds automobīls izskatās, tad mēs varam iepūst arī uzreiz iekšā pretkorozijas pārklājumu. Tas ir mums jāpasaka, ka to vajadzēs tur iekšā, un tad mēs viņu iepūtīsim, jo pretējā gadījumā mēs domāsim, ka šis tiks krāsots. Nu, lūk, tādas lietas, kas attiec uz sliekšņu un arku restaurāciju, kas jāņem vērā, un jā. Un šī nav īsti reklāma, jo es saku, tā kā, ja kādam tagad kaut ko vajag metināt, tad ir jāpagaida mēnesis, 2. Nu tā kaut kā. Tas arī viss šodienai. Pišķili juhu!